Čau visiem! Šodien esmu izdomājusi nofilmēt video, kurus, manuprāt, tiešām ļoti sen neesmu filmējusi. Un tas ir video, kurā es jums rādu, ko kompānijas man atsūtījušas šajā mēnesī. Un šīs te visas lietas man ir atsūtītas janvārī, un tagad ir 12. februāris, tāpēc, manuprāt, šis ir pēdējais brīdis, lai šo nofilmētu. Šeit man lietas no laikam 4 kompānijām. No 2 es jau esmu iepriekš saņēmusi lietas, bet 2 no šīm ir sūtījuši man kaut ko pirmo reizi. Bet visas šīs 4 pakas bija nenormāli foršas, un tur bija ļoti labs saturs tajās iekšā. Tāpēc esmu ļoti priecīga ar jums padalīties ar šīm visām lietām, un es domāju, mēs varam arī sākt. Pirmais internetu veikals, ar kurus sadarbojos jau labu laiciņu, ir veikals Shein vai arī Shein. Neviens izvēlējām, kā viņš jāizrunā. Tātad, jā, šis te krekliņš, kas man tagad uzlūgts, ir pirmā lieta no šī veikala. Un tā ir melna bītlene. Tā ir nenormāli mīgs, tāds patīkams, staipīgs audums. Un kas man likās ļoti interesants šeit bītlenē, kāpēc es to izvēlējos, bija šī caurspīdīgā daļiņa. Un te ir vēl tāda pūkaina līnija, viss caur priekšņai. Man ļoti patīk šīs te bītlenes ideja, un paldies Dievam, viņi atnāca arī labā, mīkstā, kvalitatīvā audumā. Un šī ir otrā lieta, ko es jau uzmērīju. Un, protams, ka es esmu sajūsmā, jo tas ir rozā pūkains mētelis. Es nezinu, vai es saņemšos tādu valkāt arī vienkārši ikdienā, bet kaut kādām bildēm. Un varbūt kādiem ceļojumam būs vienkārši, manuprāt, ideāls mētelis. Un tā pati pūkainā daļa ir ļoti mīgs, tā kā pilnībā kaut kāds plecs. Tā kā, ja jūs gribat pavasarim sev kādu drosmīgāku un foršāku mēteli, tad šīs droši varētu būt tas. Trešā lieta ir manā šī brīža top 1 krāsā, un tā ir šāda blūzīte. Tāda, jā, augšņā lencīts ir tāds melns mežģīnes, un pati tā blūzas daļa ir tāds zaļš, tā zaļā krāsa ir izcili skaista. Un jā, te ir zaļš, tāds zīda audums. Es šo blūzu biju iedomājusies ar tādu apģērbu komplektu, piemēram, melnas svārki, melnas žakete vai melnas bikses. Manuprāt, ļoti skaisti izstītos. Un pēdējā lieta no Shein ir tajā pašā krāsā. Redzat, viņas ir identiskas, un tas ir džemperis. Šis ir mazliet plānāks arī nekā es domāju, ka viņš būs, jo bildē izties tāds lielāks un biezāks. Es šim džemperim paņēmu izmēru. Es parasti ņemu vienu izmēru augstāk, un tas izstāsta, man liekas, pietiekami liels. Tā kā, man liekas, šim var pasūtīt tādu izmēru, kā jums ir. Bet vispār, man liekas, ka tām drēbēm pēdējā laikā var droši ņemt savu izmēru, nevis izmēru lielāku. Jūs atceros, ka pašā sākumā es pasūtīju visas drēbes, vajadzēja pasūtīt tiešām, vienmēr pilnīgi izmēru augstāk. Bet kaut kā tagad pēdējā laikā man liekas, ka tās drēbes ir, es nezinu, vai viņi ir mainījuši kaut kā tos parametrus, izmēru vai kā, bet jā, man liekas, tās drēbes tagad ir atbilst izmēriem, daudz biežāk nekā neatbilst. Nākamās 2 lietas ir ļoti tādas, es pat teiktu, dīvainas lietas, jo tās ir 2 milzīgas balles princešu kleitas. Tad, kad šī kompānija man uzrakstīja un piedāvāja atsūtīt man kleitas, tur bija arī parasts kleitas, bet tad es pamanīju šīs te balles kleitas un es iedomājos, ak, Dievs, tā būtu vienkārši ideāla fotosesija mežā ar šīm te kleitām sniegā. Ja jūs man sekojat Instagramā, jūs droši vien tās bildes jau esat redzējuši. Tad, jā, šis ir internetu veikals Baby Online Dress, un viņi man atsūtīja 2 kleitas. Un tātad šo te sarkano jūs esat redzējuši jau manās Instagram bildēs, bet, ja jūs neesat, es uzlikšu šās bildes te. Mana kļūda, ko es izdarīju, bija tas, ka es paņēmu izmēru lielāku un man vajadzēja ņemt savu izmēru. Tāpēc man tās kleitas abas ir bišķiņ pa lielu, bet tā kā es viņas īpaši neplānoju tuvākajā laikā nekur vilkt, tāpēc es domāju, ka būs labi. Bet jā, tātad pirmā ir sarkana kleita, un tiešām par kvalitāti vispār es nevaru sūdzēties. Viss ir perfekti nošūt, jūs redzat, te tā augšiņa viss ir ar pērlītēm un tiem gliterīšiem, un tad viņa viduklī ir savilkta, un tad aiziet apakšā milzīga kupla tilla, tāds paplašinājums, un jā, pilnīgākā princešu kleita. Es neatceros precīzi cenas, bet ap 50 eiro kaut kas tāds, un priekš tādām milzonīgām kleitām, es nezinu, es nekad neesmu redzējis viņas tik lētas.
Un otrā ir, ja tā bija ar īsām rokām uz tādām lencītēm, biezākām, tad šī ir ar garām rokām. Tā man viņa iestais ciet. Šajā melnajā gan man vēl nav bildes, bet es ļoti centīšos atrast kaut kādu bildi no mājaslapas, ko ielikt, jo es domāju, ka es viņu īsti nevarēšu nofilmēt, kā viņa izstās uz manis, jo tad man vajadzēs ļoti tālu filmēt ar kameru, bet nu jā, es ielikšu bildi. Un jā, šī ir melna, arī viss ideāli nošūts. Augšā ir tādas mežģīnes, un tā ir garas rokas. Nu, nevis garas, bet pusgaras līdz bišķiņ pāri elkonim. Un tā arī ir viduklī savilkta ar šādu melnu lenti. Un šai kleita atšķirība ir tāda, ka tā, ja sarkana aiziet vienkārši līdz grīdai, tad šī kleita ir vēl tā kā aizmugurē bišķiņ pagarināta, un viņa tā kā velks pa grīdu. Un jā, es nezinu, kuras šīs milzīgās kleitas tagad glabāšu, un kuras viņas vilkšu. Bet man likās nenormāli forši, kad šī kompānija man uzrakstīja, un es negribēju laist garām šo burvīgo iespēju. Un nākamā kompānija, kas atsūtīja savas lietiņas, ir pelkustīma internetu veikals, kurš saucas Kupšī. Viņš šeit redzat to nosaukumu. Un viņi man izdomāja atsūtīt, tā cik man te bija. 1, 2, 3, 6 pelkustīmus. Es ļoti cerēju, ka šī paciņa atnāks man pirms man ceļojuma zem Emirātiem, bet tā diemžēl atnāca pēc. Bet jā, šeit ir 6 pelkustīmi. Šiem gan es nerādīšu, kā tie izstas uz manis, bet jā, es jums parādīšu pašus pelkustīmus. Un ko es varu teikt, ka visi pelkustīmi ir ļoti labā kvalitātē. Bet jā, pirmais pelkustīms ir šāds te. Kopējais pelkustīms. Tas sasienas šeit ļoti smuki sāniņā. Mugura tam ir tāda plika. Šeit var redzēt tāds liels izgriezums mugurā. Un krūšu daļā ir arī tādi forši polsteri, kas ir, man liekas, liels pluss uz pelkustīmiem. Nākamais ir, šis, man liekas, Annai bija mīļākais pelkustīms, tā kā šo es droši vien atdošu Annai, kā lai man jāiztais ciet. Tas ir šāds te zaļā krāsā. Un apakšā arī tas ir kopējais. Un apakšā tam ir šāds melns raksts ar, kas tie oranžie ir? Es nezinu, vai puķis vai kaut kāda apelsīna, bet aizmugurē tam ir šāds strāvais lēdzējs, un mugura ir plika, un tad muguras vidus daļā ir šāda te smuka bantīte, ar ko var uzsiet. Nākamais ir divdaļīgs pelkustīms, un man liekas, ka šis ir mans mīļākais, ja es pareizi atceros, jā. Un tam ir šāda te strīpaina apakšiņa, un man liekas, ka augšiņa, jā, un augšiņa ir pilnīgi tāda pati. Tāds ļoti vienkārši, bet man patika tas strīpainais raksts. Un jā, augšiņa ir šāda, un arī te ir polsteri iekšā. Un šiem te arī jūs droši varat ņemt savu izmēru, nav nekāds pilnīgi vajadzīgs ņemt vienu izmēru lielāku, jo viņi visi atbilst izmēriem, tāpēc daļa no šiem te man ir diemžēl pa lielu. Šo ir vispār nereāli, man liekas, ka parādīt, jo augšiņa ir šāda te, viņa aizsien uz augšu, un tad pa vidu aiziet tāda tā kā virpulītis, un tad sāni šajā daļā ir pliki, un tad ir apakšiņa. Bet tā krāsa ir nenormāli skaista, tāda zili pelēka. Šeit nākamos jau biju redzējusi internetā bildēs, kaut kādām meitnēm, es nezinu kur, bet tas ir šāds melnbalts. Priekšā ir tāda smuka mežģīnīte, un tas arī ir kopējais. Tam ir arī plika mugura, un augšiņā ir tāds te sasprožams. Un mums ir palicis pēdējais pelkustīms, kas ir divdaļīgs. Apakšiņa tam ir šāda te, sarkans ar baltām pumpiņām. Un šīm te ir nenormāli skaista augšiņa, man ļoti patīk šāda forma. Tam arī ir iekšā tāds cietāks polsterīts, un pa vidu ir šāda sarkana bandīte. Jā, man ļoti patīk šī augšiņa. Un pēdējā lieta, kas man ir šāda ļoti skaista kastīte no firmas Daniela Wellington. Vismaz pirmo reizi kopš es ar viņiem sadarbojos. Viņiem ir šādi te sarkani dāvanu iepakojumi. Un šis ir Valentīna dienas sūtījums. Un droši vien tāpēc ir tie sarkani iepakojumi. Un tad mēs varam vaļā. Un te bija iekšā šāda te kartiņa. Un tur ir rakstīts Time to say I love you. Un tas droši vien, ja kādam dāvina, tad tur kaut ko vēl arī uzrakstīt. Un te iekšā bija šāds brūns ādas pulkstenis.
Es izvēlējos mazāku izmēru, tur var izvēlēties lielāku vai mazāku. Jā, es izvēlējos mazo izmēru. Un tad vēl šeit iekšā ir, tā kā lai parāda, es izņemu šo pulksteni. Un tad vēl šeit iekšā ir šāda maza sirsniņa. Un šo sirsniņu var ielikt ādas pulkstenim tajā aiztaisāmajā daļiņā, tajos caurumiņos. Un tad vienkārši tas tāds dekoratīvs, ļoti smuks akcentiņš. Trešā lieta, kas nāca šajā komplektā, ir viņu tās jaunās rokas sprādzes. Es nezinu, cik nu viņas ir jaunas, bet salīdzinoši jaunas. Un arī tāda ļoti skaista zelta ar tādu gaišu pelēku krāsu. Un tur ir rakstīts Daniela Wellington. Bet mans kods ir DVX Katrīna, un varbūt tas strādās vēl pēc tam. Bet šiem te Valentīna dienas piedāvājumiem tas zaudē savu spēku 14. februārī. Jā, tas ir viss, ko man šīs foršās kompānijas ir atsūtījušas janvārī. Es visus linkus ar lietām, kuras man atsūtīja, būšu salikusi aprakstā, kā arī es aprakstā pierakstīšu klāt atlaižu kodus, kurus kompānijas man iedeva, lai jūs varat izmantot un lai jūs varat iegūt atlaides. Jā, es domāju, jūs varat ierakstīt komentāros, kas jums labāk patika. Un tad jau tiekamies kādā citām video. Čau!